O, mums ir pasts. Varam vaļā! O, paroli. Laižam tālāk! Vīrus! Šatīn! Stāvi! Tā, esmu uzkāries. Šatīn, nāc atpakaļ! Tikai ar tavu palīdzību es varu tikt pie citiem datoriem. Man tur daudz darāmā, ir izmazīt jāpatīr no vecām drazām. Palīdzi man, lūdzu! Kas man jādara? Jārestartē dators. Ātri nospied Ctrl-Alt-Delete 2 reizes. Šatīn! Klau, vai tev tur iekšā ir datorvīrusu ķeršanas programma? Jā. Tad jau labi. Tas pieglaimīgais ķēms būs prom. Jā, viss kārtībā. Paldies tev, Toms. Man sauc Toms. Čatiņš. Es esmu milzīgs pļāpa un dzīvoju tur, internetā. Internātā. Tad nē jau, internetā. Viss pasaules informācijas krātuvē. Es nezinu, kas tāds internets ir, bet mana cūciņa nav nekāda informācijas Tu krātuve. nezini, kas ir internets? Es tev parādīšu. Re, skaties! Internetā visu paveikt var, ja vien to ar saprašanu dari. Internetā visu paveikt var, ja vien to ar saprašanu dari. Vari sērfot, vari pļāpāt, vari saņemt jaunas ziņas, vari savām vakariņām pasūtināt pankūciņas. Vari visiem skolas biedriem vienā mirklī labu vēlēt, vari mūziku vai arī visādas spēles spēlēt. Internetā visu paveikt vari. Ja vien to ar saprašanu dari. Internetā visu paveikt var, ja vien to ar saprašanu dari. Tikai taisi īstos klikšķus, tikai piespied īstās pogas. Visa pasaule kā globus ieriposta tavās rokās. Vari iepazīt tu ātri svešu zemju zvērus augus, bet tas jaukākais, ka vienmēr vari iegūt jaunus draugus. Internetā visu paveikt vari, ja vien to ar saprašanu dari. Internetā visu paveikt vari, ja vien dators ir, modems ir, telefons arī ir. Klikšķini te. O, tev ir Apollo portāls. Kas tas ir portāls? Portāls? Kas ir portāls? Portāls ir tie lielie vārti, pa kuriem tavā kompī visi cipari un vārdi, visas dziesmas, visas spēles. Portālā ir viss, ko vēlies. Portāls ir tas ceļa rādis, kas tev rāda ceļus īstos, lai tu mežā nenoklīstu, lai tu nedomājot gari. Visu atrast vari. Visu atrast vari. Visu atrast vari. Es saprotu, spēles, mūzika, joki, bet ko tad dara pasts? Kā ko dara? Sūta un saņem vēstules. Tev ir dators ar interneta pieslēgumu, un tu vari aizsūtīt vēstuli kādam draugam, protams, ja zini viņa elektroniskā pasta adresi. Mans brālis mācās Vācijā, un tur skolā viņam ir adrese. Rakstam vēstuli. Pagaidi, tev vajag piereģistrēties. Tagad klikšķini uz e-pasts, te ir noteikumi, ejam uz tālāk, tagad uz reģistrēties. Šeit raksti savu adresi, te vārdu, uzvārdu un te paroli, lai neviens svešinieks nevar izlasīt tavas vēstules. Reģistrēties! Tagad tev ir pašam sava pastkastīte, no kuras sūtīt un saņemt vēstules. Ko man darīt tālāk? Tagad klikšķini uz jauna vēstule. Raksti brāļa adresi. Tā. Rakstīt tu proti, bet datori ārzemēs pagaidām nesaprot latviešu valodu, tāpēc jāiztiek bez garumzīmēm. Tālāk mums ir temats, te jāraksta vēstules saturs. Tas būs sveiciens. Raksti vēstuli, tikai atceries par garumzīmēm. Es matos internetu un sūtu tev sveicienu no Latvijas. Sūtam prom!
Tā, prom ir. Zini, čatiņ, man drīz būs dzimšanas diena, un es gribētu nosūtīt ielūgumu saviem draugiem. Tas gan būs ilgi. Nebūt ne. Uzraksti vienu ielūgumu un lodziņā kam? Ieraksti adreses, kuriem tu vēlies to nosūtīt. Klikt un gatavs. Ielūgumi būs galā vienā mirklī. Saņemot pastu, uzmanies no aizdomīgām vēstulēm, tās var saturēt vīrusus. Spēlējamies tumšas spēles, gan pa bariem, gan pa vienam. Un bez atļaujas kādēļas jūsu pastkastīties lienam. Klejojamies internetā, brīžiem kļūstot gluži tūli. Pārpārdam it visus skaidrus vietā, atstājot vien nulli. Kas te pirātiem pērk spēles, tos mēs labpat tikā sodam. Un pavisam nepareizus padomus tiem tūlīt dodam. Mēsamies ar vilku priekšā pilsētā un mazā miestā. Kolīdz liekam kompi iekšā, tūlīt kompis sajiet sviestā. 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 Šito vēstuli nemaz never vaļā un uzreiz dzēs ārā. Skatāmies tālāk. Tā. Klau, čatiņ, ko nozīmē diskusijas? Tā ir mana mīļākā lieta. Te var izpļāpāties no sirds patikas, un to sauc arī par čatu. No tā cēlies mans vārds, jo esmu briesmīgs pļāpa. Čatiņ, iesim Labi, parunāties. lūkosim atrast kādu sarunu biedru. Tikai nedrīkst lamāties un runāt rupjības. Jāievēro noteikumi, citādi saruna tiks pārtraukta. Plukš un viss. Tagad klikšķini te un izdomā sev niku. Kas tas tāds, ka Čāns Miču veids? Nē, niks ir tavs interneta vārds. Vari būt gan dūlais dauka, gan lauva, gan princesīte. Nu nē, es princesīte nebūšu. Es būšu laupītājs. O, kā nobijos. Ja gribi, esi laupītājs, bet bez garumzīmēm. Visus kodus vaļā laužam, tur, kur nauda staigājaušam. Sakšus visur iekšā tiekam, bešā nekad nepaliekam. Vīrusus mēs izperējam un tad palaižam pa vējam. To, ko citi gadiem taupa, hakeri 3 stundās laupa. Čatiņ, te notiek kaut kas nelabs. Tie ir hakeri. Ļaundari, kas samaitā datoros informāciju, palaižot datorvīrusus. Viņu dēļ var notikt lielas nepatikšanas. Stāt! Policija! Rokas aiz galvas! Man no tiem hakeriem zosādi uzmetās. Vai no viņiem nekādi nevar izsargāties? Var! Ir dažādas kodēšanas un šifrēšanas sistēmas, kas aizsargā informāciju un, protams, jāziņo policijai. Viņi man visu diskusiju izjauta. Bet nekās es pie tās vēl atgriezīšos. Čatiņ, kas vēl te ir tajā portālā? Skaties! Te vēl ir veikals Apollo Plaza. Te var iegādāties dažādas preces, protams, ar vecāku atļauju, var klausīties mūziku un piedalīties dažādās akcijās. Te ir vesels lērums visādu spēlīšu. Un vēl! Vai, čatiņ, es no tā visa saguru. Vai dienu, pavisam piemiršu, ka pārāk ilga sēdēšana pie datora nav laba. Tā var sabojāt redzi un iedzīvoties muguras sāpēs. Tāpēc ik pa brīdim ir jāpavingro. Neaizmirsti dzīvo dzīvi, tur, kur vēji skraida brīvi, puķes smaržo rasa krīt. Neaizmirsti dabā doties un pie kokiem paciemoties un no putņiem mazu liet. Pamācies, kā dziesmās dzied. Neaizmirsti cilāt kājas, nesēdi visu laiku mājās, kamēr tu pār beļķiem lec. Neaizbēgs jau internets. Man ir laiks iet. Ja nemaldos, es izkritu no monitora. Tieši uz klaviatūras. Pamēģināsim tā. Čati, tu dzīvs? Fū, kā sarība. Bet man pavisam noteikti ir jātiek atpakaļ internetā. Man tas jāuzrauga. Aha! Lēnāk. Paliec sveiks, Tom!
tiksimies internetā! Tā, čatiņ! Ar ko tu runā, Tom? Māmu, es iemācījos internetu! Vai tu esi jauns vai vecs? Visiem noder internets. Internets, visiem noder internets. Spēles maida! Kursors lats! Visiem noder internets. Sveiks, lai dzīvo internets.